Smieklu dienā 1. aprīlī Latvijas avīžu žurnālists Egils Līcītis Melnā kaķa pagrabiņā atvēra savu pirmo grāmatu Egils Līcītis feļetonu, ko laid uz klajā izdevniecība Lauku avīze. Protams, gandarījums ir apkopots 10 gadu darbs, kopš rakstu feļetonus. Notika tāds paškritisks vērtējums, kuru tādi labāki izdevušies. Tie ir apkopot šajā grāmatā. Es būtu priecīgs, ja arī lasītāji ar interesi izlasītu šo grāmatu. Ir jau gadījies tā, ka tur, teiksim, man redakcijā priekšnieki pasviež kaut kādu pavisam mazu diedziņu, un tad man tur jāizvēl to veselu kaut kādu lomas, kas tur apakšā guļ, un vajadzīga zinām mazprātība un izkopa valoda. Un šajā gadījumā spēja paskatīties citas puses uz tām lietām. Paradoksus, teiksim, meklēt. Šodien grāmatas prezentācijā teica, ka es esmu vienīgais feļetonists, kurš raksta regulārs, un tā arī faktiski tā ir ideāli. Un tad es tā gribu cerēt, ka varbūt ar laiku vēl kāds pievienosies, jo tur vienatnē tā grūti ir kaut kāda, kā zināms, no ekonomikas pamatlikumiem konkurence, notiek attīstība, un ceru, ka pievienosies pulkā vēl. Jo Latvijā, teiksim, ar to humoru, kā ir, tā ir, un tas loks ir šaurs diezgan. Daudz cilvēku uzskata, ka cik grūti tā dzīve ir, un valdība arī saka, ka par nevienu te negādās un neņem sev savus pārni. Tad es domāju, ka tas ir kaut kāds optimisms, tie labākie vitamīni, kas šai dzīvē ir ļoti noderīgi. Pa feļetonistu nevar uztrenēties. Ja? Var tikai noslīpēt to savu feļetonistu dabu, bet īstenībā tāda laba humora izjūta un spēja izteikt raiti un smieklīgi tādu sižeti, ja? Tas jau ir no dabas dots. Vai nu viņš ir, vai nu viņš nav. Egilam ir. Te ir iekļauti feļetoni sākot no 7. gada, 2007. un beidzot ar jaunākiem. Ja? Tad beidzot 10. gada. Ja? Un tās tēmas tās ir absolūti visas, kuras mēs apkārt redzam sev. Protams, lauvas tiesa paņem politiskā satīra, bet arī sadzīvisks ainas tiek attēlots. Kaut vai tāds pats par cūku. Vienbrīd bija aktuāls jautājums, vai Teodora Zarkana veidot cūku vajag atjaunot, uztaisīt centrālu tirgu. Ja? Tā it kā nebūtu politika, tas ir mākslas jautājums, bet arī par to ir feļetons. Arī interesanti. Ja? Tā kā visas tēmas, kuras mums apkārt mutuļo, viņš ir arī uzķēries un atspoguļojis savus feļetonus. Protams, ka daži feļetoni ir bijuši konkrēti par mani, nevis es esmu saskatījis sevi, bet es piekrītu visiem, kur iepriekš teica, ka ilgāk dzīvo tas politiķis, kurš ir Egila feļetonos, nekā tas politiķis, kuru nav Egila feļetonos. Tā kā es esmu ļoti priecīga par to, ka es tur nokļūstu gan tiešā veidā, gan arī mēģinu sev saskatīt viņu feļetonos. Man liekas, Egils protā ļoti mīļi uzrakstīt, ne ļauni, ja, jo ir skaidrs, ka varētu uzrakstīt dažādi, bet Egils ir no tiem feļetonistiem, kurš prot tiešām mīļi, smieklīgi un objektīvi. Būtu nepareizi apvainoties uz feļetoniem.